Ugālē ir senas triāla tradīcijas, un varbūt dēļ tā arī Ugālē ir tik daudz tie triālisti. Savulaik Ugālē bija mototriāli. Lielākais centrs, principā, Latvijā. Un tagad var uzskatīt, ka Ugālē ir velotriāla centrs Latvijā. Galvenais velotriālā ir nelikt kāju pie zemes, tas ir primārais. Ir arī laika faktors, bet nevis tādā ziņā, ka galvenais ir ātrāk kaut ko paveikt, bet ir jāpaveic noteiktā laika limitā. Un ja to pārtērē, tad ir soda punkts. Tu saņem un pašam tev no tā ir sliktāk. Sēdekļi nav, lai velosipēds būtu... tur labi tiesa no svara var dabūt nost. Un tā kā nav braucot sēdēt nav nepieciešams, tad nav arī sēdeklis. Varētu teikt, ka galvenais triāla velosipēdam būtu labas bremzes. Viņam velosipēdam jābūt vieglam. Un zobratam ir speciāli aizsargi. Tas ir svarīgi. Ir labi pedāļi, lai viņi ķertos visādās rievās, un amortizators parasti neizmanto. Jābūt ir platai stūrei, zemam rāmim, varētu teikt arī resnām riepām, lai nevarētu viegli pārsist uz dažādiem šķēršļiem, jo braukšana bieži notiek pa klintīm, pa visādiem betoniem. Nerad gadās pārdaudzīt riepus un kameras mainīt. Velotriāls vispopulārākais ir Spānijā, populārs ir arī Japānā un Čehijā. Pasaules čempionāti jau norisinās gadus 15, ja nemaldos. Vidēji pie 200 dalībniekiem. Man labākais ir 9. vieta pasaules čempionātā. 99. gadā Slovākijā. Pirms sacensībām nevar braukt. Nevar tā kā iemēģināt rasi, piemēram, motokrosā ir treniņu braucieni. Tāda lieta nepastāv triālā. Un sākot sacensības, tev vispirms ir jāiziet cauri un jāizdomā. Man, piemēram, jāpārbrauc šitam te bluķim pāri, un te ir 2 lentes novilkts. Un es varu to darīt, piemēram, 5 dažādos veidos. Un ļoti svarīgi ir pareizi pirms tam izdomāt, jo reizēm ir tā, ka tu esi izdomājis braukt pa turieni, bet atbrauc cits, pirms tevs izbrauc daudz vienkāršāk pa šejien. Tā ir ļoti tāda interesanta lieta, un varbūt tāpēc tiek uzskatīts triāls pa inteliģentu. Es uzskatu, ka triāls nav bīstams sporta veids. Mēs labprāt redzētu savā vidū jauns dalībnieks. Nekautrējieties, ja ir kāds, kuram ir vēlme kaut uzzināt, kas ir triāls, vai vēlme pamēģināt. Zvaniet, sūtiet e-mails uz Velomāniju vai uz mūsu klubu. Palīdzēsim!